Šogad veidoju kvalifikācijas darbu, kura temats ir Jāņa Ivanova 1953. gada 5 prelūdijas klavierēm. Izvēlējos tieši šo tematu, jo man ir tuva klavierspēle, savukārt tieši Ivanova mūzikai pievērsos tādēļ, ka viņš ir viens no šī gada komponistiem jubilāriem. Šogad viņam tiks atzīmēti 120 gadi. Kaut arī galvenokārt pazīstam viņu kā ievērojamāko latviešu simfoniķi, tomēr klavieru mūzika ir otrs ražīgākais žanrs, kurā komponists rakstījis. Šī darba ietvaros iepazinos ar prelūdiju žanru vēsturi un specifiku, apskatīju Ivanova personību un klavieru mūziku, tās galvenās iezīmes. Bija interesanti redzēt, kā komponista personība atspoguļojas viņa daļradē. Veicu prelūdiju ciklu harmonijas un formveids analīzi, kā arī nedaudz apskatīju tās tapšanas vēsturisko kontekstu un dramaturģiju. Darba tapšanas procesā guvu vērtīgus secinājumus. Apstiprinājumu, ka analīzē ir būtiska loma skaņdarbu iestudēšanas procesā. Formveidas analīze, kas, manuprāt, rada vislielāko atšķirību skaņdarbu izpratnē, palīdz apzināt tā attīstību un virzību. Harmonijas analīze palīdzētu iegaumēt nošu tekstu, kā arī atrast muzikālo tēlu īpatnības. Vēsturiskais konteksts, kas arī ir ļoti būtisks, palīdz izprast skaņdarbu vēstījumu un saturu. 53. gada prelūdiju ciklā sastopam Ivanovam neraksturīgus, gaišus, rotaļīgus tēlus. Papētot vēsturisko kontekstu, var uzzināt, ka šo prelūdiju tapšanas laikā komponista dēls Igors vēl bijis tikai bērns, un šīs prelūdijas ir veltīts viņam. Tas izskaidro šo treiskulīgo tēlu klātesamību. Darba ietvaros man bija iespēja intervēt pianistu un klavierspēles profesoru Sergeju Sokinu, kurš ir ierakstījis 53. gada prelūdiju ciklu. Saruna ar viņu bija ļoti vērtīga. Apkopojot viņu teikto, analīze ir interesanta pati par sevi, taču svarīgi izpildītājiem ielikt savus tēlus konkrētā skaņdarbā, un pats svarīgākais šīs abas puses savienot, jo tas, ko mēs atklājam analizējot, iet roku rokā ar to, kāds ir skaņdarba saturs.